Esam Pērnu. Un šis ir mūsējais uz Roņu salu. Tā ir kaut kādi 17 grādi apmēram. Naktī būšot 15. Čau. Čau. Pāris vārdi. Es vēl vēlēšu, ka drīz jau varēsim iet un braukt. Nē. Kuģot. Jā. Man te ir kamerā laiks, un tur rakstīts, ka pēc 1 minūtes būs 30 pāri. Pēc 1 minūtes mums laidīs augšā. Tā, tad mums cik ilgi? 3 stundas? 3 stundas, jā. Jākuģo, tad mēs būsim uz Roņu salu. Tad jau būs vakars, bet mums būs jāpaskatās, kur mēs paliksim ar telpu. Un droši vien, ka tur var arī vakarā izlausties. Nu, tad diezgan daudz izklaides gan nebūs uz tās salas. Mēs paši sevi izklaidējam. Mēs paši izklaidēsim sevi, tieši tā. Paši esam izklaidējuši kārtis un vairs neparāda. Un cepli. Kārts un cep. Super. Kurā virzienā ir rietumi? Kurā virzienā ir rietumi? Tur ir kolka. Kur tu vēl 8 vakarā varēsi atnākt uz pludmalu? Uz jūras pludmalu, kur nebūs absolūti neviena cilvēka. Šis ir video par to, kā Roņu salā kļūt par miljonāru. Spēļņāk viņiem te nav nodošanas punktā. Bet man ir vieta Somā daudz. Pārlido jūras kraukļi. Pulkstens ir 8:30. Salā esam tikai 2 stundas. Un atbraucām visu salai cauri jau. Izbraucām cauri. 25 minūtēs.
Ziedru galds. Dzer kafiju un tēju, cik gribi. 15 eiro cilvēku un liec, cik daudz gribi šķīvi. Baigi forši. Aizmiršu pateikt, ka šī ir vienīgā kafejnīca šeit, laikam. Nē, pie ostas esot vēl viena. Šeit mēs iebraucam. Tad aizbraucam Ričaku pa vienīgo ceļu. Aizbraucam cauri šitien. Aizbraucam šitien. Šitien aizgājām šitien nopeldēties. Kunci. Un uzcēlām telti te. Šitas viss ceļš ir aizaudzis. Mēģināju tur vakar braukt, bet man liekas, ka viņš nekustē vairāk. Uzcēlām te telti. Tagad esam... nu šitien viss ir izbraukt cauri 25 minūtes ar Ričaku. Tagad mēs esam šitien Lisetalu. Un aiziesim apstīties vecās baznīcas. Šitā viena baznīca kaut kādā bildē te jābūt, ja nekarī. Šitā baznīca esot viena no vecākajām koku ēkām vispār Baltijā. Un gribu vēl Līmo pludmali apstīties un šito bāku uzkāpt augšā droši vien. Ir vēl ko darīt. Mēs esam pie Roņsalas vienīgā veikliņa. Kur veikals saimnieks. Pārdevēji negrib viņu laist iekšā. Tāpēc viņš pie durvīm visu laiku sēž. Mēs viņu netīšām ielaidām. Un visi suņi izstās tā, ka viņi būtu piedzimuši tā, ka tā sāla tika apdzīvot pirmo reizi. Viņam bantīti ir ap kaklu, redzēji? Šeit ir paskastīts visām 30 mājām. Tas ir pasts uz kartes. Ā. Pasta nodaļa. Pasta nodaļa. Nu jā, tu vari aizsūtīt viens otru pastu. Negribu iet pie kaimiļiem, bet šitā vienkārši. 70 iedzīvotāji, 30 mājas. Nē, 90 iedzīvotāji. Viņš vēl pēc tam ir no kartona. No kartona vēl. Jā, bet nu pīzdēt, nu tā nedrīkst. What the fuck? Viena no šitām ir tā, viena no vecākajām koku ēkām uz Minikura. Tā no koka vai tā no akmeņa? Jā, šits ir jūlijā. Šito mēs bišķi palaidām ganā. Ruhnu salā dzīvo 90 cilvēki un Kihnu salā dzīvo 400 cilvēki. Mājas, ka tas nav godīgi. Baznīcas apskatījām, roņus. Mēs tur bijām. Šito mēs arī redzējām, mēs tur netālu ēdām. Tā ir Brīvdabas muzejs. Šito torni mēs redzēsim 3. Helikopteru mēs dzirdējām. Jā, lidostas redzējām. Un ar šito mēs atbraucām. Jā, ok. Un šitas ir magnētiņš, ko mēs tikko dabūjām no suvenīru veikala. Kas ir vienkārši tantei pagalms? Jā, un tante šitos paisa pati magnētiņus, un šito dizainu viņa pati izdomāja. Esam atkal mežā, bet šoreiz nelaidīsim uz Līmo pludmali, bet uz Tuletornu, jeb vēja, nezinu, vēja tornis varētu tulkoties. Turn. Jā, tur solās būt kaut kāds ballīt, jo visi vietēji brauc turieni. Otrdienas 4 pa dienu.
Izbraukt jau teglīt. Un tur esot bārs meža vidū. Lai cik tas dīvaini nebūtu. Hello! Tā jau man likās, ka visi būs tā. Droši vien tur pa labi. Kur braukšu? Tad mums jāiet augšā tur. Dai. Ko tā? O. Okei, tur ir kolka. Tā, man liekas, ir tā baznīca, kurā mēs bijām. Nu jā, ja šī ir visa sala, tad jā, tā ir tā baznīca. Šis tas pats, ar ko mēs braucām. Tikai viņš droši vien šodien nevis no Pērnu pienāk, bet no kaut kādas citas vietas. Kur? Šādi izstās ostas kafejnīca, kur 6 vakarā ir tikai kartupeļu salāti un vistas zupa. Nu nekas, tad jālaiž apakaļ pēc picas. Skaidrs. Džeku tolts. Tā būs meiteņu tolts. Ir 5:50. Mēs ceļamies no rīta, kad vēl nav odi, un pakojamies. Jau 7 ir jānoķer kuģītis. Atšķirība šai vietai no citām vietām ir tāda, ka, ja mēs nenoķeram kuģīti, mēs šeit esam iesprūduši uz vēl vismaz pusotru diennakti. Vai 2 dienām. Tāpēc jāklausa modinātājs šoreiz pat ļoti.
Apsveicam uzvarētājus. Apsveicam uzvarētājus. Ainoģī! Mūsu dārgo tēviju. Tā sacīt jāsaka. Šonakt uzcēlām telti pie Karogu atpūtas parks. Tā izsauc Karogu karģerši. Sataisīt visādi galdiņi. Uguns vietas. Tur ir tiltiņš uz salu. Salā vēl ir divas atpūtas vietas. Iepšu galdiņi. Tur pāri ir viena peldētava. Un te vēl ir viena peldētava. Kur tālumā, otru pusi karjeram. Mums telts noslēpts krūmos. Šodien nobraucām kaut kādus, man liekas, 100 kilometrus no Pērnavas. Rīt palika vēl tikai kādi 60 līdz Valmierē. Tur tajā mežā vēl ir kaut kāds dižakmens, kuram bija stilīgs vārds, kurus tagad aizmirsu. Kā sauc to dižakmeni?